Man droši vien jāsāk ar pateicības vārdiem. Mūsu universitātes slimnīca ir papildus saņēmusi ļoti vērtīgu, modernu, Vācijā ražotu narkozes aparātu. Varētu teikt, tas ir portatīvais narkozes aparāts. Šodien pat mēs viņu pielietojam kādam zēnam, kam ir smags plaušu iekaisums, mēs pielietojam īslaicīgai narkozei, lai varētu viņam kanilēt būtībā centrālos asinsvadus. Tā doma ir tāda, tas asinsvads iet zem pirmās ribas līdz pat sirdī, un tajā brīdī tas ir, protams, sāpīgi, un šāds aparāts nodrošina atsāpināšanu. Nu jā, es atceros, šis aparāts mums arī kādu dienu ļoti noderēja. Mums iestājās bērniņš, viņam bija 2 gadi, viņam bija ļoti augsta temperatūra, un tā saucamie bērniem bieži mēdz būt hipertermiskie krampi. Tas nozīmē, ka pie paaugstināts temperatūras izmainās smadzeņu apvalku, teiksim, īpašības, un bērniem ir krampi. Un iestājoties ar krampiem, viņš ir šokā, ļoti slikti redzam asinsvadu, uzliekot, kā es teicu, 23 sekundes inhalēt šo narkozi. Pirmkārt, gan mēs varam nokupēt, tas ir būtībā pilnībā pārtraukt krampjus, un tā pašā reizē nesāpīgi uzdurt vēnu. Jā, tā kā šis aparāts, būtībā ir tāds, palīdz daudz humānāk strādāt ar bērniem, un droši vien viņš arī ne tikai bērniem, viņi ar visā pasaulē strādā profesionāļi. Šāds aparāts ir viens tagad pašreiz mums slimnīcā, un jāsaka paldies jums, cienījamie bērni un cienījamie sponsori, tev, Matīs, tavai komandai.